Šoreiz sarunu aicināja Mākslas galerijas Laipa vadītāja Karlīna Cērcina. Ar Karlīnu runājām par Mākslas galeriju darbu un cilvēku attiecībām ar kultūru. Kultūra, kas šis tāds necerams un abstrakts jēdziens, kā tu definētu, kas ir kultūra? Kultūra ir viens jēdziens, ko raksta sinonīmi, jeb svešvārdu vārnīcā, bet īstenībā tas jēdziens neaptver pilnīgi neko, ko kultūra piedāvā. Un, kultūra ir viss, ko mēs redzam apkārt. Tā ir gan arhitektūra, gan glezniecība, gan fotogrāfija, gan mūzika, gan teātris. Viss, kas mums ir ārpus biroja robežām. Birojs tas ir darbs, un ārpus biroja sākās kultūra. Tie ir arī apkārtējie cilvēki mums blakus, tā arī ir kultūra. Cik tavuprāt svarīga loma kultūrai un mākslai mūsdienu cilvēku dzīvē? Ārkārtīgi svarīgi. Tāpēc, kad mēs varam strādāt, mēs varam ikdienu pavadīt birojā vai pavadīt dažādos darbos, bet vienmēr svarīgs ir tas kultūras piedāvājuma klāsts, ko pilsēta piedāvā, ko piedāvā mums apkārt. Un, ja mēs tikai pavadīsim 4 sienās pie datora strādājot, tad diez vai mēs savu dzīvi jutīsim tādu piepildītu un kaut kādā veidā nodzīvot. Liksies tā, ka nedēļa ir pagājusi un atkal sākās nākamā nedēļa un viss sākās no jauna. Nebūs tās atmiņas un tā piepildījuma, tas, ko dod kultūra īstenībā. Kāda ir Mākslas galerija galvenā funkcija? Galvenā funkcija ir veidot šo, tā teikt, laipu starp mākslinieku un apmeklētāju. Tā ir tā mūsu galvenā funkcija. Jo nereti ir tā, ka mākslinieks tiešām strādā savās 4 sienās, savā darbnīcā vai pilnīgi viens pats pļavas vidū, bet ir jābūt šai galerijai, šim menedžmentam, kas viņu aizvedīs līdz tam apmeklētājiem, līdz tam pircējiem. Jo, kā zināms, kad mākslinieks tas ir jau tāds definējums lielums, kad tas jau ir mākslinieks. Tas ir tāds pusķerts cilvēks ir, kas ar nevienu nesurunājās, nevienu īsti negrib komunicēt, bet tāpēc ir galerija, kas veido šo vidi, kas ieliek to mākslas darbu mazliet tuvāk apmeklētājiem. Varbūt varētu mazliet pastāstīt, kāds ir tas ceļš no mākslinieka idejas līdz darba izrādīšanai cilvēkiem? Un kur šajā procesā ir vieta tieši galerijai? Es saprotu, tā ir tā... Tas ir tas, jā, galerijas vieta ir tajā, gala procesā. Gala procesā, kad tiek nodefinēts tas mākslas darba vērtība, kad tiek izstāstīts tas tapšanas process, kad tiek nosaukta ciparos vērtība, kad tiek atklāts mākslas darbs un parādīts viņš plašākai publikai. Bet tā mākslas darba tapšana, tā var būt no idejas līdz pat realizācijai, tas var būt sapnī, rodās ideja. Ideja var rasties kādā no ceļojumiem, tieši tāpēc arī māksliniekiem ir ārkārtīgi svarīgi plenēri, braucieni ārpus Latvijas vai braucieni uz citām zemēm vai dalīšanās emocijās ar citiem māksliniekiem. Tas ir ārkārtīgi svarīgs māksliniekam. Arī tā vide, kurā viņš strādā, tā ir ārkārtīgi svarīga. Bieži vien to nenovērtē, jo viens mākslas darbs var tapt gadu. Var viņš uzgleznot to gleznu, un tas mākslinieks var atnākt un pateikt, nē, šitā glezna man nepatīk, es viņu pārgleznošu. Pēc gada viņš pārglezno, viņš ir apmierināts ar savu darbu. Un tāpēc tas ir ārkārtīgi sarežģīts process, ko bieži vien cilvēki dēļ tās cenas varbūt nenovērtē. Bet tajā cenā jau ietilps tas pats darbs, ko elektriķis dara savā profesijā, ko, pavārs dara savā profesijā, viņam ir jāiepērk izejvielas, viņam ir jāstrādā kaut kāds laiks pie tā darba, un tas viss jau sastāv to cenu. Nereti tiek izšķirta tā saucamā popkultūra un augstā kultūra, un nereti popkultūra automātiski kļūst par zemāko māksliniecisko kvalitāti. Cik tavuprāt korekts ir šāds iedalījums? Es esmu no tiem cilvēkiem, kas saka, ka šādam iedalījumam ir jāpastāv, viņš arī pastāv, un tas ir korekti. Jo ir vieta sajūtām un ir vieta naudai. Un reizēm jau šīs divas lietas apvienot nevar. Un tāpēc arī mēs galerijā cenšamies
tomēr nes to alternatīvo, ja to pagrīdi iekšā. Viņš tā skarbi varbūt tās skan, bet tā mūzika, ko mēs šeit atskaņojam, viņa nevienmēr visiem ir saprotama, viņa ir vairāk meditatīvāka, varbūt tās reizēm, varbūt tās arī pilnīgi nesaprotam citiem, vai arī tas pats mākslas darbs nevienmēr ir saprotams un nevienmēr ir redzams uzreiz tā dabas ainava vai tas bumbieris, kas tur ir uzgleznots, un tur tā abstrakcija mazliet arī veido to iekšējo skatījumu uz pasauli. Un jo dziļāk cilvēks skatās un vēlās meklēt, jo mēs viņu varam saukt par augstāku mākslu. Vai tavuprāt tiešām mākslas baudīšana ir kā glābiņš no rutīnas? Jā. Jo, kā es vienmēr smējos, kad ienāk pie mums cilvēki, šitas nav pārtiks veikals, un te nenāk pēc maizes. Te nenāk tā, paņem no plaukta maizi un aiziet tālāk. Te ienāk cilvēks, un mēs ar viņu runājamies apmēram stundu. Vienkārši ejot cauri galerijai, apspriežot mākslas darbus, es viņiem stāstu par māksliniekiem, par viņu dzīvi, viņi man izstāsta savu dzīves gājumu, un te ir savādāk. Te ir savādāk gan ziemā, gan vasarā, gan akustiskajos koncertos, gan izstāžu atklāšanās, te ir savādāk. Te var patverties. Ko tu ieteikti cilvēkiem, kas tajā mūsdienu steigā ir aizmirsuši atvēlēt laiku mākslai, kultūrai, ka viņi aiziet mājās un vienkārši apguļās dīvānā? Kas būtu tas, ko viņiem vajadzētu apsvērt vai piedomāt, vai kāds būtu tās ieteikums? Man ir tā, kad es aizēju mājās un man vairs negribās neko, bet es tomēr to ikdienu pavadu šeit starp bildēm, starp tiem cilvēkiem, kas grib to baudīt un vēlās redzēt kaut ko citu. Bet, ja godīgi, ikdienā aizejot kaut kur ārpus darba, man arī šis skaitās darbs, bet aizejot ārpus darba un ieejot citā vidē, piemēram, aizejot ciemos uz muzeju, apskatot izstādes, liekas, ka tai dienai ir pielikts vēl viens plusiņš klāt. Un es esmu redzējis vairāk un es esmu sajūtis vairāk. Un to es arī novēlu visiem apkārtējiem un tiem, kam gribās tomēr iegulties tajā dīvānā un nekur citur neiet, aizejiet līdz blakus mājai, jo Valmiera nav liela. Pāriet pāri ielai, paskatieties, ko kaimiņi dara, aiziet uz kinofilmu, kur šobrīd Valmierā, man liekas, ir fantastiskas iespējas baudīt kultūru un mākslu, jo gan mūzikā, gan arī vizuālajā mākslā mums ir tik daudz jauku vietu, kur to redzēt. Un ejiet ārā no mājas, ejiet ar draugiem, esiet sabiedriskāki.